Mēs esam Cēsīs, Vidzemes Pērlē un Ruckas muižā. Ar Ruckas muižā mēs saimniekojam no 23. gada 1. oktobra. Un sadarbība ar valsts probācijas dienestu sākās jau patiesībā pirms mums, jo iepriekšējie muižas nomnieki jau bija izveidojusies viņiem sadarbība ar probācijas dienestu. Un cilvēki mums no probācijas dienesta ir bijuši dažādi, un arī dažāda profila darbi ir bijuši, ko ir palīdzējuši sākot ar malkas nešanu, beidzot ar telpu krāsošanu, grīdu slīpēšanu, tātad dažādiem saimniecības darbiem, jo muiža ir liela, 800 kvadrātmetri plus parks. Parks ir otrs lielākais Cēsu pilsētā, nepilni 7 hektāri. Un parka koki, protams, tie ir 150, 200, 250 gadu veci. Tos ir nepieciešams apkopt. Es tā gribētu domāt, ka varbūt šīs brīvvalsts laikā un padomu laikā droši vien tas parks netika kopts. Lūk, un tad kā diena bija zvans no valsts probācijas dienesta, un viņi mums piedāvāja sadarbību ar viņu klientu, ar puisi, kuram Rīgā ir bijis uzņēmums, kas specializējās tieši koku kopšanā arborists. Un mēs, protams, to izmantojām, un nepilnu mēnesi pie mums dienā strādāja šis speciālists, un jāsaka, ka parks, pilsēta, es domāju, ka no tā tikai ieguva, jo viena lieta ir kaut kādu zarus apzāģēt, kas ir tādā sasniedzamā, saprotamā augstumā, bet ņemot vērā, ka te ir jākot gan 100-200 gadīgi koki, gan arī ir nepieciešama pieredze tieši pie seniem kokiem, jo ne visus zarus drīkst zāģēt, tāpēc, ka tas veido kopēju parka ansambli. Un līdz ar to šī pieredze tiešām unikāla un ar tādu ļoti lielu pluszīmi, ne tikai naudas izteiksmē, bet arī pienesums, es domāju, ka tādam parkam un attiecīgi arī mums kā nomniekiem. Runājot par sadarbību starp valsts probācijas dienestu un sabiedriskā darba devējiem, jāatzīmē tāds aspekts, kā katra darba devēja popularitāte mūsu nodarbināto vidū. Un, lai cilvēki tiktu nosūtīti darbam pie attiecīgā darba devēja, mūsu darbiniekam ir jāzina vairāk par attiecīgo darba devēju. Tāpēc probācijas dienests piedāvā vairākas lietas, kas atļauj sniegt plašāku informāciju par katru no darba devējiem. Piedāvājam organizēt Teams sanāksmes, kur piedalās darba devējs un sniedz informāciju par nodarbināšanas iespējām. Tāpatās mēs sagaidām, ka darba devēji mums sūtīs informāciju par aktuālajiem darbiem. Un kā viens no jaunumiem, ko mēs mēģinam izveidot, ir tā saucamie projekta veida sabiedriskā darba izpilde, kad mēs piedāvājam darba devējam pieteikt kādu lielāku pasākumu, kur ir nepieciešams piesaistīt vairāk mūsu klientu. Tādējādi darba devējs kādā noteiktā dienā vai vairākās dienās var paveikt ļoti nopietnus un fundamentālus darbus. Arī mums, protams, pirms mēs uzsākām sadarbību ar valsts probācijas dienestu, bija stereotipi par šiem, kā mēs viņus saucām, kritušiem eņģeļiem, ka tagad mums no komandas būs kāds jāpiestiprina, kurš varētu kontrolēt, vaktēt, lai kaut kādā mūsu muižu šo darbinieku lietām kājas nepieaug, bet patiesībā tā pieredze ir tikai laba. Un arī, ja gadījumā kāds man vaicātu par sadarbību ar probācijas dienesta klientiem, es teiktu, ka jā, ka tas ir vērtīgi, un tas ir ne tikai ar tādu sociālu pievienoto vērtību, bet arī mums kā uzņēmumam